Tēvs, Rīteņa beidzās, un tad kā ieaugt. Jūs rakstīsiet bez mūzikas? Es sāku patiesībā ar to, ka es mēģināju sameklēt tieši smiltis, kā skan smiltis, un vēžu un koku lapu čaloņa vai čalošana, vai kā to latviski saka pareizi, vakarā, kur arī siseņi tā kā piedalās, un drīzāk tāda atmosfēriski to noskaņu mēģināja pats priekš sevis sajust. Pēc tam man bija pašam priekš sevis ļoti svarīgi atrast kaut kādu to latvisko kodu, bet kas nebūtu tāds sentimentāls un kas arī nebūtu tāds kaut kāds, nezinu, senlaicīgs, bet kas spētu uzrunāt mūsdienu sabiedrību un spētu asociēt ar kaut kādiem mūsu vēstures laikiem. Mājās man tāda maziņā koka svilpīte ir, ko es dažādi tur transformējot, mēģināju saprast, vai iederēsies vai nē. Un pēc tam, kad tas tika atrasts, tad, protams, es ķēros klāt, ko es vienmēr daru pašā sākumā. Jebkurā projektā es mēģinu saprast to, es viņu sauc par krāsu paleti mūzikā. Proti krāsu paleti, tie ir instrumenti, kāda būs kopējā orķestrācija, vai tur būs tikai dzīvi instrumenti vai kaut kas arī no elektronikas. Man skan dažādi transformēti citam instrumenti. Man skan un skanēs alta solo, stīgi instrumenti alta solo. Tad diezgan daudz no elektronikas, arī no visādiem elektroniski, bet dzīvi iespēlēti instrumentu, tātad pluginiem vai saucamajām muzikālajām bankām. Kaut kas ir starp orķestri, kameru mūziku un tādu šamanisku mūziku arī ar šamaniskiem ritmiem. Manuprāt, tas ir kaut kāds mūsu backgrounds arī, kas mums un praktiski visai pasaulē nāk vēsturiskā ceļā līdzi. Un, tāpēc ir arī tādas šamaniskās bungas, ko es spēlēju, arī visādi tādi vējzvani un svarīgi, manuprāt, arī pieminēt, ka es biju devies uz Ģipkas baznīcu, kur es ieskandināju īstos zvanus, kur bija ļoti, ļoti skaļi. Es pat to nebiju tā kā sākumā apzinājies, ka tas būs tik ļoti skaļi, bet sanāca beigās ierakstīt arī tos. Minors. Bet tas būtu muļķīgi, ja es teiktu, minorā. Tas uzreiz, kad viss tagad ir slikti un viss būs ļoti sērīgi. Nē. Es domāju, ar minoru vairāk diezgan dziļi, diezgan dvēseliski dziļi. Tā kā to teikumu, uz galveno domu vairs. Cilvēku laivās ir stāsts par mūsu katra individuālajām izvēlēm un vēlmi kaut ko dzīvē mainīt. Kā to ar vārnām, kā to ar sāli, dillēm, ķimenēm, pētersīnu lapām. Izliek ēsmu, pavelk aukliņu, krīt.
lielākais vairums vispār sabiedrības uz kaut ko gaida, kāds kaut ko citu izdarīs viņu vietā. Un cik grūti ir saņemties un pašam būt tam pirmajam, kas sāk kaut ko reāli arī darīt, jebkādā dzīves situācijā. Tāpēc, manuprāt, arī tieši šī izrāde ir tik aktuāla man, jo par šādām lietām aizdomājos katru dienu un mēģinu šādus lēmumus tieši par aktīvu darbību pieņemt katru dienu.